Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, nu, kā tad tas ir ietekmējis mūsu investīcijas, ja mēs par investīcijām visu laiku runājam, tad paskatāmies uz akciju indeksiem, un tas pats S&P 500 indeks, viņš kopš tās piekdienas tur kaut kādiem augstākiem līmeņiem viņš tikai 4,5% ir atnācis lejā. Un, ja mēs paskatītos no Eiropas investoru perspektīvas, Eiropas investors varbūt vispār šo vēl nav sajūtas. Tāpēc, ka ir vēl viens faktors, kas ir mainījies šajā laikā, un šajā laikā ir mainījies eiro-dolāra kurs, un eiro-dolāra kurs ir nokrities par gandrīz 3% no tā brīža, bet no gada sākuma tur, no 1,20 uz šobrīd uz 1,15. Un tas nozīmē to, ka mūsu portfeļos ASV aktīvi ir gandrīz 5% vērtīgāki nekā gada sākumā, pieņemot nemainīgu cenu. Līdz ar to Eiropas investors tā sēž, skatās, kaut kā man tur nekas jau nenotiek tajā pasaulē, nekas nemainās. Vēl ļoti interesanti, man grib tajā pašā laikā, man sanāk mazliet viņa lēkāt apkārt, bet tajā pašā laikā mēs paskatāmies uz Eiropiešu akcijām, tad šīs ir Francijas indeks, un te mēs redzam mazliet lielākus kritumus, 7%. Arī vēl nav nekas īpaši ārkārtējs. Es teiktu, ka potenciāli, ja mums ir tāda liela pārliecība to, ka tam visam būtu tūlītās jābeidzās, tad varbūt ir kārtējais baita dip. Bet, ja tomēr šis velkās garajā, un es gribētu teikt to, ka šis 3-4 nedēļas, ko Trumps teica, un vēl kaut kā, tad šīs nedēļas diezgan jau visu kaut ko var ietekmēt, lai būtu paliekošas ietekmes gan uz inflāciju,